šodien es gribu jūs ielūgt savā vidē un parādīt pāris lietas, ko es esmu savā pieredzē sapratis, kas var atvieglot dzīvi, un tas ir ļoti daudz un ļoti dažādas, un šodien pāris no tām izskatīsim. Tā, lai jūs visi kārtīgi redzētu ekrānu, es šobrīd no tā pazudīšu, un tas, kas ir šobrīd uz man ekrāna, ir izdomāti fiktīvi dati par darbiniekiem. Tātad es vēlos, lai jūs padarbināt mazliet savu iztēli, un iedomājieties, kad jums arī ir pieeja, un jums ikdienā ir jāizstrādā ar šādu smuku lielu tabuliņu, kas ir principā, kā redzams, kaut kādi darbinieku dati. Mēs redzam darbinieku unikālos ID, viņu vārdus, uzvārdus, amatus. Mums ir tātad teksta dati, mums ir skaitliski dati, vecums darbiniekiem, mums ir darbinieku dzimšanas diena, viņu alga, bonus procenti un visādi daudz citi aprakstošie lielumi. Lūk, tātad šīs mazās prezentācijas, mazās lekcijas ietvaros es gribētu apstīt principā jautājumu, cik mēs laika varam gada griezumā ietaupīt, mazliet uzlabojot un pamācoties kaut ko jaunu Excelī. Tātad vēl viena piezīme par šiem datiem, lai mēs visi esam uz viena viļņa, ir, ka šie dati ir rakstīti ar roku. Un tie, kas strādā ar Exceli, zina, ka tie dati, kas ir rakstīti ar roku, nevienmēr ir diezko skaisti, nevienmēr diezko piemīlīgi, un nereti ar tiem kļūst grūti strādāt. Piemēram, viena no manām kolonām, kur šobrīd varam redzēt, ir kolona, kur sauc departaments. Departamentā vajadzētu būt apmēram 7 dažādiem departamentiem, un ja es apskatos, kas tad man slēpjās iekš šiem dažādiem departamentiem, redzu, ka man ir gan HR, gan Human Resources. Man tā tad ir arī informāciju tech un IT. Šis teorētiski nav nepareizi, bet savus datus apkopojot, man šādi dažādi nosaukumi nedara, tāpēc es viņus kaut kā gribu normalizēt. Tātad no sākuma būs tāds varbūt netik optimālais veids, kas nav galīgi slikts, bet tas nav pats labākais. Kā es risinātu šo problēmu, ir es ietu un tad atfiltrētu šos nosaukumus, kas principā apraksta vienu to pašu lielumu, tātad Human Resources un HR. Es zinu, ka tas ir viens un tas pats. Uzlieksim arī timerīt augšā labajā pusē, lai mēs skatāmies, cik daudz laika aiziet šādām darbībām. Iedomājieties, ka mēs to darām katru dienu. Tātad mēs esam izlabojuši tā, ka mums ir tikai Human Resources vienā veidā nosaukts. Skatos, ka līdzīgi notiek ar IT, un es vienkārši ņemu pareizo nosaukumu, pārkopēju to, un tādā diezgan neefektīvā veidā, bet normalizēju datus. Tagad ir jauna problēma, kad man vairs nav tik skaidri atšķirība redzama starp IT un informācijas tech. Man ir sales, kas kaut kur kāds ir pamanījis uzrakstīt ar 2 S burtiem galā. Šādi arī notiek, jo cilvēks ir cilvēks, un cilvēki pieļauj kļūdas, bet ja daudz cilvēku pieļauj kļūdas, un mums ar tām ir jāstrādā, tas mums apgrūtina dzīvi. Skatāmies, vai mums ir nofinišējušies, uz 7 dažādiem departamentiem. Tātad šis mums paprasīja minūti. Ja tas mums paprasa minūti katru dienu, pēc tam paskatīsimies, uz cik tas sakrājās gadu kontekstā, bet pirms tam aplūkosim, kā mēs varam ne tikai atrisināt to šodien, bet principā preventīvi izdarīt tā, ka mums vairs nekad šāda problēma nerodās. Tātad tas, ko es izmantošu, ir Excel funkcija, laikam tā to varētu saukt, komanda, ko sauc par datu validāciju. Varbūt kāds ir tāda pazīstams. Principā mēs varam ierobežot, kādus datus lietotāji varēs ierakstīt kaut kādās šūnās. Tas, ko es izdarīšu, ir iezīmēšu visu savu tabulu,
un caur datu validāciju teikuši, ka lūdzu atļauj man konkrētu sarakstu ar šūnām, un tur es izvēlēšos jau izveidotos 7 unikālos departamentus. Šis man prasīja 10 sekundes, timerīts atļaus neslēgt iekšā, un ko es esmu panācis? Tad, kad nākamreiz kāds kolēģis rakstīs iekšā HR, Excel viņam teiks, sorry, mēģinu vēlreiz, tavi dati neatbilst datu validācijai. Tāpēc viņš varēs ierakstīt tikai human resources, attiecīgi mums vairs nekad nebūs ar šādu problēmu jāsaskars. Tad mazie aprēķini par to, kā mēs varam dzīvot efektīvāk un kā šī sniega bumba, veļoties lejā pa kalnu, kļūst par lielu bumbu. Tātad minūti. Ja mēs dienā ietaupam 1 minūti, katru dienā ietaupam 1 minūti, gada griezumā tās ir 4,2 stundas. 4,2 stundas, ko mēs varētu pavadīt darot citas daudz labākas lietas. Lūk, piemērs numur 1. Apsveicam, mēs esam ietaupījuši 1 minūti dienā. Turpinot, man ir nākamais uzdevums. Man ir jānoskaidro, cik daudzi cilvēki ir ieguvuši certifikāciju, kurai man ir konkrēta kolona, kur ir datums, kurā attiecīgais cilvēks ir ieguvusi certifikāti. Un tātad mans uzdevums ir katru šo certifikācijas datumu saskaitīt un to izdarīt pa katru departamentu. Tad, tas, ko es darītu visneoptimālākajā veidā, ja tā varētu teikt, ir es ietu uz katru departamentu, safiltrētu katru departamentu, spiestu OK, un tad izvēlētos atfiltrēt certifikācijas kolonā visus netukšos laukus. Uzlieksim arī šim timerī. Izvēlēsimies atfiltrēt visus netukšos laukus. Kā rezultātā es esmu tātad atfiltrējis tikai counting departamentu un tikai visas rindiņas, kur cilvēki ir ieguvuši certifikāciju. Tas, ko es darīšu, ir, es paskatīšos, cik tad šeit kopā ir cilvēki. To mēs varam redzēt Excel status joslā. Pašā apakšā viņš ļoti draudzīgi pasaka kaut kādus populārākos aprēķinus, tātad vidējo skaitu, cik šajās šūnās ir skaits, un man interesē skaits. Tātad accounting departamentā 13 cilvēki ir ieguvuši certifikāciju. Tieši to es arī darīšu. Ierakstīšu, ka accountingā tie ir 13 cilvēki. Šis pats man ir jādara par katru nākamo departamentu, un tā kā man jau certifikācijas kolonā ir piešķirts filtrs, man pietiek tikai nomainīt manu departamentu kolonas filtru un attiecīgi iet cauri šim un skatīties, ka hei, inženieri ir labi pastrādājuši, viņu departamentā ir 16 cilvēki ieguvuši certifikātus. Tātad šo mēs iedomājamies, ka mēs darām katru dienu. Varbūt ir kāds arī tādā amatā, kurš to dara katru dienu. 12. Kurš to dara katru dienu, vai šie piemēri ir visiem ļoti relevanti, nevar galvot, bet dati paši varbūt nav tik svarīgi. Svarīgāk ir tas, kā jūs to varat pielāgot kaut kādiem saviem datiem. Tad IT, es domāju, ka viņi nevar dzīvot bez certifikātiem. Viņiem vajadzētu būt, ka IT, kā redzam, ļoti daudz cilvēku. 34 cilvēki ir ieguvuši certifikāciju. Pabeigsim ar pēdējiem 2 departamentiem, kas mums ir mārketings. Gaužām maz. Tie ir tikai 8 cilvēki. Un attiecīgi pārdošanas departaments vai pārdevējiem vajag certifikātus. Izskatās, ka jā. Un 10 cilvēki no pārdevējiem arī ir ieguvuši kādus certifikātus. Nopauzējam, tas bija 2,5 minūtes. Vairāk parunāju, bet vēlāk iestaidu.
teiksim, šīs ir 2,5 minūtes, kas nedod Dievs, mums būtu jādara katru dienu. Es nebūtu par kaut ko tādu laimīgs. Kas ir viens solis tālāk, kā mēs mazliet varam uzlabot šo procesu, ir izmantot pāris funkcijas. Tātad es izmantošu šajā piemērā 2 funkcijas. Viena ir funkcija, kuru sauc unique. Tātad šī funkcija mums ļauj atlasīt unikālos datus kādā mūsu norādītā apgabalā. Es teikšu, lūdzu, atfiltrē man visus unikālos datus šajā departamentu kolonā. Viņš saka, jā, kur ir vārds departaments, kur ir vispārējie departamenti, kas reāli ir, un parasti viņš beigās pieliek 0. Tātad mums ir atfiltrēti visi departamenti ar vienu funkciju, un tas, ko es tālāk darīšu, noņemsim šeit filtriņu nost. Tas, ko es tālāk darīšu, ir uzrakstīšu vienu kopējumu formulu, kas ir count ifs, kurai es likšu skatīties 2 lietas. Pirmām kārtām, lai šajā departamentu kolonā attiecīgi skatās attiecīgās rindiņas departamentu numur 1, un otrām kārtām, lai certifikācijas kolonā skatās tos ierakstus, tās rindiņas, kur vērtības nav vienādas ar tukšumu, nav vienādas ar 0. Un es atvainojos, ka tā ir 1. Jā, un es esmu ļoti veiksmīgi uzrakstījis nepareizi formulu, kas arī gadās. Darbs ar Excel ir mūžīga mācīšanās. Labi, paņemsim šādi. Uzrakstīsim šādi. Es to formulu uzrakstīju, šī bija vienkārši mazliet cita pirms tam izveidota. Bet principā tas, ko es panācis, ka man ir viena formula, ko es nokopēju uz pārējām šūnām, un varam salīdzināt, ka mums šie skaitļi sakrīt. IT tiešām ir 34, Human Resources tiešām ir 12. Tad visi šie skaitļi sakrīt, secība ir cita, tāpēc, kad departamenti man ir uzrakstīti alfabēta secībā. Šis ir ātrāks veids, tātad formulas un funkcijas, jā, kas atvieglo mums dzīvi, bet tieši šī piemēra kontekstā mums ir vēl ātrāks veids, kas ir, ja jūs to pazīstat, tad ir ļoti jauki, ja jūs to nepazīstat, tas dažreiz šķiet kā liels ļauns briesmonis, ko sauc par rakursu tabulām, jeb angliski pivot tables. Tātad šis būs visātrākais piemērs, tāpēc šeit atkal ieslēgšu timerīti. Tātad es apkopošu šīs tabulas datus ar rakursu tabulu, jeb pivotiņu. Es ievietoju jaunu pivotu, un man vajag tātad skatīties departamentu un skaitīt certifikāciju. Nopauzējam timeru, tas nemaldos bija 20 sekundes. Jā, 20 sekundes, ko es vienreiz izveidoju šo risinājumu, un te ir tā Excel burvība, kas, manuprāt, ir labā prakse, ka mēs vienreiz izveidojam tādu sarežģītāku risinājumu, un tālākā dzīvē mums ir tikai jāatjauno, jārefrešo dati, un tātad ar šo nākamo piemēru 20 sekundes izveidojām, skaitīsim, ka mēs katru dienu pavadīju 20 sekundes refrešojot, es ietaupīju 2,5 minūtes, tātad 2,5 minūtes dienā. Gada griezumā tās ir jau 10 stundas, ko mēs atkal varētu pavadīt labākās lietās un vietās. Un tad es domāju, šodienas pēdējais piemērs ir par to, kā mēs varam izcelt kaut kādus datus,
mūsu kolonā. Šajā piemērā, šajos datos es gribu atzīmēt visus tos darbiniekus šajā tabulā, kuriem bonusa procents ir lielāks par 25. Nu, lūk, tātad rīstojam timerīti. Ne tas labākais veids, varbūt, vai ļoti, ļoti darba prasošs veids, kā to darīt, būtu iet uz bonus kolonu, kas mums ir pieejama, un mēs tur varam atfiltrēt datus, varam to diezgan mierīgi izdarīt. Tātad timerīts iet, mēs varam atfiltrēt datus, tātad tas, kā es to darīšu, es zinu, ka man vajag iezīmēt visus, kas ir lielāki par 25, es izņemšu visus ārā, sākšu no otra gala, 40% der, 39% der, un visus šos līdz 26, jo es gribu tieši lielāks par 25. Nu, lūk, es esmu atfiltrējis visus šos datus, tagad man visi šie bonus procenti, jo man priekšnieks tā prasīja, man viņi ir jāiekrāso, teiksim, lai ir tāda spilgta, dzeltena krāsa, un pamainīts arī fons, 40-70 sekundes, un šis ir briesmīgs veids, manuprāt. Ja jūs tā darat, tas nav apvainojums jums. Šis ir ne tas labākais veids, kā iekrāsot datus, ja mēs zinām, ka mums šie dati ļoti daudz mainās. Nu tad lūk, 47 sekundes, mēs to darām katru dienu. Tas, ko es proponēju un uzskatu, ka būtu efektīvāks risinājums būtu sekojošais. Tātad es noņemšu sev piešķirto formatējumu, iztīrīšu filtru un izveidošu nosacījumu formatēšanu, kas ir ļoti jauks latvisks vārds. Bet, oriģināli Excelī to sauc par conditional formatting, un to jūs varat atrast tiem, kam ir atvērts līdzi Excels, un jūs ko darat, to jūs varat atrast Excelī šeit. Nu, lūk, es no sākuma, arī timer, vai viss ir korekti, es no sākuma iezīmēju apgabalu, kuram es vēlos piešķirt nosacījumu formatēšanu, un tad ar vienkāršiem nosacījumiem, kas ir šeit pat iebūvēti, tātad visas šūnas, kas ir lielāks par 25%, lūdzu iekrāso man dzeltens. Spiežu OK, nopauzēšu timerīti, un redzu, ka visas šūnas, kas ir iekrāsotas lielākas, kas ir lielāks par 25%, man attiecīgi tiek iekrāsotas apmēram tajā pašā krāsā, un kas ir vēl, šīs ir dinamisks pasākums. Tātad, ja mums kādā šūnā, piemēram šajā, bonus procents pēkšņi izmainās uz 26, šī nosacījuma formatēšana saprot, ka nosacījums ir mainījies, un attiecīgi varam mainīt datus, un šis formatējums mainīsies pats līdzi. Nu, lūk, un ja mēs tikko ietaupītās 25 sekundes ar formatēšanu, ko es atļaušos apļot uz pusminūti, katru dienu ietaupam, tad gada griezumā mums tās ir jau 2 stundas. Veidojas diezgan jauka bilance pie ietaupāmā laika. Vēl pāris piemēri, kurus vēlos aplūkot. Viens no tiem ir tātad darbs ar dzimšanas dienām. Šis ir tātad piemērs iz dzīves. Teiksim, es esmu personāla daļas cilvēks. Man ir, un visticamāk, katram personāla daļā ir kaut kāda šim līdzīga Excel tabula ar visiem darbiniekiem un dažādiem datiem par viņiem. Un mans uzdevums, kā personāla daļas cilvēkam, ir skatīties, kuriem darbiniekiem tuvojas dzimšanas dienas. Teiksim, man ir uzdevums atlasīt visus tos, kuriem pirmdien, jeb šajā datumā tas būtu 3. marts, visiem darbiniekiem, kuriem 3. martā ir dzimšanas diena. Nu, lūk, viens no variantiem, kā to varētu darīt, ir iet caur filtru, bet tas būtu gaužām lēni. Tam es atļaušos nepievērst uzmanību. Vēl viens variants būtu izmantot tātad find and replace funkciju, kas mums ļauj atrast kaut kādus datus, un tas ir tas, ko es darīšu. Es meklēšu datumu 0303, tātad 3. marts,
un iešu cauri visiem darbiniekiem, mēģinot atrast, iešu cauri visiem atradumiem, mēģinot saprast, kurš ir man derīgais. Palaidīsim arī timerīti šim. Tātad šeit redzu, ka finds ir kaut ko atradis, bet tas ir darba sākuma datums, nevis dzimšanas diena. Tātad tas man nedara. Došos tālāk un redzu, ka man ir pirmais uzvarētājs. Luka Pavels ir cilvēks, kas ir dzimis 3. martā. Viņu pievienošu savā jaunajā mazajā tabuliņā, kur sauc rīt dzimšanas diena. Un šādi eju cauri visiem atrastajiem darbiniekiem un manuāli ņemot un kopējot kaut kādā sarakstā, ar kuru tad mēs pēc tam tālāk daram dažādas lietas, nosūtam viņam sveicienu, UTT. Lūk, redzu, ka daudz dažādus datumus man atrod, bet ne visi no tiem man dar. Nākamais arī Leonards ir dzimis 3. martā, un Austins mums ir uzsācis darbu 3. martā, nevis dzimis. Tas man neinteresēja. Railija arī ir dzimusi 3. martā, un jau šķiet, ka vajadzētu drīz būt beigām. Protams, ka ātri pirkstiņi nozīmē, ka šo mēs varētu darīt ātrāk, bet tik un tā manuāls darbs katru dienu, un jums uzņēmumā ir gan daudz cilvēki, tad tas paņem tātad lineāri ilgāku laiku. Vēl varianti, un esam atpakaļ pie Luka Pavela. Tātad minūte 40, jeb minūte un 2/3. Tātad mums ir pagājusi katru dienu, meklējot mūsu, nemaldos, 1000 darbinieku sarakstā, gandrīz 1000 darbinieku sarakstā, kuram no tiem ir dzimšanas diena. Ja mums ir lielāks uzdevums, uzņēmums ar vēl vairāk darbiniekiem, šis paliek vēl problemātiskāk un grūtāk. Tātad, kā es šo ieteiktu efektivizēt, mazliet padarīt automātiskāku, ir es gribu teikt vēl vienu funkciju, bet tās būs dažādas funkcijas savā starpā sasietas kopā. Tātad šim risinājumam izveidošu jaunu kolonu, tepat blakus dzimšanas dienai, ko nosaukšu par līdz, lai ir saīsinājums, kuras uzdevums būs aprēķināt, cik tad ir līdz cilvēka dzimšanas dienai palikušas dienas. To es darīšu ar dažādu funkciju apvienojumu. Tātad es izmantošu modu, kas skatās, cik ir kādu skaitli dalot ar citu skaitli, kāds ir atlikums. Dalītājs man būs gada 365 dienas, un skaitlis man būs dažādas datuma funkciju apvienojums. Tātad mēģināšu vienā gājienā to uzrakstīt šādi, un tad man būs monta no dzimšanas dienas, tad man būs day no dzimšanas dienas. Šim es atņemšu vēl šodienu un izdalīsim ar 365. Turam īkšķi, ka viss ir izdevies korekti. Nokopēju šo formulu uz visām pārējām šūnām un skatos, ka izskatās, ka formula strādā, funkcija apvienojums strādā, tātad manā kalendārā rīt ir 1. marts un līdz 1. martam tiešām ir viena diena. Lūk, tas kā vēl mēs šo varētu optimizēt, kaut kādas šobrīd nevajadzīgās paslēpsim, tas kā mēs vēl šo varētu optimizēt, tā kā mēs strādājam ar tabulu, mēs varētu pievienot sliceri kolonai līdz dzimšanas diena, un kā rezultātā es varu ļoti dinamiski, ļoti ātri atfiltrēt datus par to tātad, kuriem darbiniekiem, piemēram, ir viena diena līdz dzimšanas dienai, un man ir gatavs saraksts, man nav jāiet cauri katru reizi ar šo findu, 2 dienas, 3 dienas, varbūt man interesē visi tie darbinieki, kuriem tuvāko 3 dienu laikā ir dzimšanas diena, un tāpēc, ka šī funkcija izmanto tātad dinamisko today Excelī,
Jā, šis vienmēr mainīsies, un mums vienmēr būs korekti dati. Nu, lūk, tā kā šis ir vienreizīgs risinājums, arī to atļausimies neiekļaut šajā efektīvajā darbiņā, un teiksim, ka mēs vienkārši esam ietaupījuši 1 minūte 42, kas translētējot būtu apmēram minūte, un tātad 2/3 minūte 67, lai ir gaužām korekti. Redzam, ka tas mums dod vēl papildus gan 7 stundas, gadā, ko mēs esam ietaupījuši uz šo vienu piemēru. Nu, lūk, pēdējais piemērs, ko vēlos parādīt, ir atkal par datu atlasi un par to, cik ļoti liela starpība ir strādājot manuāli, veicot vienveidīgus uzdevumus, un kā mēs to varam izdarīt ātrāk. Tātad šeit man ir tabuliņa, kas man ir jāizpilda, kur es redzu dažādos departamentus, un tātad man vajag noskaidrot šo departamentu vidējo bonusu procentu un kopējo bonusu summu, tātad par katru departamentu. Viens tāds sākuma veids, kā mēs to varētu darīt, kad iziesim cauri, ir atkal datu attiecīgi atfiltrēšana. Nu, tieši to arī darīsim, tikai padarīsim situāciju mums mazliet ērtāku, tā kā mēs zinām, ka eksistē sliceri, kas ir šie tātad, principā, filtri kā atsevišķs objekts. Uzliksim filtru departamentam, lai mēs varam vismaz mazliet ērtāk darboties. Tātad, iesim cauri katram departamentam šajā secībā, atlasīsim inženierijas departamentu un skatīsimies, kāds ir šī departamenta vidējais bonus procents. Viens veids, kā mēs varam iezīmēt visus datus, noteikti, taimerīts. Viens veids, kā mēs varam iezīmēt visus datus, noteikti ir pārvalkot pāri ar pelīti, kā es izdarīšu šeit, tūlīt paskatīsim, kā mēs arī to varētu pātrināt procesu. Un vēl viena nozīmīga atzīme ir, ka, tad, kad mēs esam iezīmējuši kaut kādus datus, Excelis pašā apakšā, tā saucamajā status joslā, mums parāda kaut kādus vienkāršākos aprēķinus. Cik daudz skaitļus mēs esam iezīmējuši, kāda ir to summa, un kas mums šajā gadījumā interesē, kāda ir to vidējā vērtība. Redzu, ka inženieriem tātad vidējais bonus procents ir 6%, un, ja mēs skatāmies uz kopējo bonusu summu, iezīmēsim atkal visus datus, tad tie ir 49 miljoni, vienkārši uzspiedīsim uz šī skaitļa, Excels to pats man nokopē, un ielīmēsim to bonusu summas kolonā. Tāpat ejam cauri nākamajam departamentam, kas mums ir sales, iezīmēsim visu šo te, redzam, vidējais procents ir 8, to arī ierakstīsim, un kopējā bonusu summa mums saka, ka ir 100 miljoni, es neticu, kaut kāda kļūme datos, aplūkosim vēlreiz, 100 miljoni baigi liela bonus summa, ko izmaksāt darbiniekiem, nezinu, man liekas tik lielu uzņēmumu. 6,05 miljoni. Nu, jau izklausās ticamāk, šo vērtību arī nokopēsim un ielīmēsim mūsu tabliņā. Vēlreiz iziesim cauri tādā ne ātrākajā veidā vēl vienam departamentam, kas ir IT departaments. Iezīmēsim visas tātad bonus procentu šūnas, un redzu, ka vidējā man ir 4. Ak, nē, IT cilvēki, kā noskaidrojam, ir certificēti. Kāpēc viņiem ir tik zema procentu lielums? Aplūkosim visu bonusu summu kopējo, un redzam, ka gandrīz 2 miljoni izmaksāts IT departamentam bonusos. Jā, liela forša bonus.
Turpinot, mums ir departaments accounting, un tagad vēlos parādīt mazliet ātrāku veidu, kā iezīmēt datus. Tātad ar Ctrl un Shift taustiņu kombināciju, ko redzat arī man nāk tā un augšā, un to apvienojot ar bultiņām uz klaviatūras, mēs varam uzreiz pāriet pāri visam iezīmētajam apgabalam, kas ir aizpildīts, un visam, ka mēs pārgājām pāri, mēs to iezīmējam. Redzu, ka accountingam ir daudz labāki bonus procenti, tie ir 12, un to pašu darīšu bonus summai no apakšas uz augšu, un redzu, ka bonus summa man ir 2,5 miljoni. Tātad shortcuti, jeb latviski īsceļi, mums ļoti atvieglo darbu Excelī, un tos gana labi apgūstot, mēs varam vēl daudz palielināt mūsu efektivitāti, pat nerunājot par kādām sarežģītākām komandām. Vienkārši ātri pirkstiņi uz pareiziem taustiņiem. Marketings ir nākamais departaments. Ātri pirkstiņi uz pareiziem taustiņiem 15%. Mums ļauj strādāt efektīvāk un šķietami, nejūtami, mums ātrāk izdarīt mūsu darbus. Tātad pirmspēdējais departaments ir saņēmis 1,97, un pēdējais maldos mums ir Human Resources, kā šeit iet ar bonusiem. Neslikti. Viņi gan jau ir pelnījuši. Nevis gan jau, bet noteikti. Un 2,23 miljoni šeit. Apturēsim timerīti un redzu, ka šim uzdevumam es pavadīju 4,5 minūtes. Nu, tad pastīsimies, kā mēs šo uzdevumu varētu izdarīt ātrāk. Atkal ar vienu risinājumu, kas mums nākotnē ir vienkārši jārefrešo. Tas, ko es darīšu, ir, jūs varbūt jau uzminējāt, es izveidošu jaunu pivotu tabulu. Tātad pie Table Design mums ir iespēja apkopot šos datus ar pivotu tabulu. Teikšu, lai man pivotu tabula sēž tepat blakus, jauna tukša pivotu tabula, pie rindām ielikšu departamentu un tātad bonusa procentus un bonusa summu. Tikai redzu, ka viņš man ir izdomājis saskaitīt, tātad summēt bonus procentu. Es viņam teikšu, ka hei, man vajag nevis summu, bet man vajag vidējo no bonus procentiem. Spiežu OK, un tātad man ir vienreiz izveidots pivots, šim pat neslēgsim iekšā timerīt, tāpēc, ka tās bija 4,5 minūtes katru dienu, šajā gadījumā tā bija pusminūte vienreiz. Nākotnē mēs tikai uzspiedīsim refresh pogu, un mums šie dati atjaunosies. Jā. Nu, lūk, 4,5 minūtes, ko arī pierakstīsim mūsu datu ietaupīšanas lodziņā, kas gada griezumā ir, ak Dievs, gandrīz vesela parasta astronomiska diena. Nu, lūk. Ja mēs šo visu saskaitam kopā, tad ar šiem 5 piemēriem, uzlabojot savu ikdienas efektivitāti, mēs varam gada griezumā ietaupīt 42 stundas. Tā ir principā darba nedēļa, ko mēs gadā varam pavadīt, darot kaut ko citu. Un šīs un vēl visādas citas vērtīgas lietas. Un atļaušos teikt features, ja vēlaties uzzināt un padziļinātāk izprast un uzzināt, kā pielietot tieši jūsu darba vajadzībām, silti aicinu sazināties ar BDA, lai varat nākt uz mūsu BDA kursiem un dienas beigās strādāt vēl efektīvāk.